Sākumu es neatceros. Atceros, kā tēvs strādā savā darbnīcā. Atceros glabošas mašīnas un nebeidzamo izgudrojumu rasējumus, kas glabājas uz viņa rakstām galda. Pastaigas ar guvernanti manā mīļajā Rīgā un viesības, kuras slepus vēroja pa durvju spraugu. Vasaras brīvlaikā Vīnē klausāmies Vāgneru, apmeklējam Minhenes operu, lai redzētu uz skatuves Šaļāpinu. Vēl nekad neesmu redzējusi Parīzi no augšas. No otrās, trešās platformas cilvēki lejā izskatās līdzīgi skudrupūznim, un es tai brīdī iedomājos, katram no viņiem ir savas raizes, savas cerības, savs lepnums un sava pasaule.